Sapulces norise. Sapulces ievadā mēs lasām fragmentu no grāmatas Anni Malko teksta, kas veltīts atvesļošanās programmai. Pēc tam aicināšu klātsošos dalīties pieredzē un zināšanās par izlasīto vai kādu citu tematu, kas saistīts ar atvesļošanos no alkoholismu. Kad runāsi, lūdzu ievēro samērīgu laika limitu, lai izteikties varētu viss, kas vēlās. Viens runā, pārējie klausās un citu teikto nekomentē. Mēs nekritizējam un nepārtraucam runātāju. Sapulces vadītājs drīkst pārtraukt runātāju, ja viņš ir pārsniedz samērīgu laika limitu vai tālu novirzies no sapulces temata. Sapulces laiks ir beidzies. Paldies visiem par piedalīšanos. Šī sapulces atbalsta sponsorēšanās tradīcija. Sponsors ir cilvēks, kurš apguvis Anniju Malko 12 soļu programmu un ir gatavs savu pieredzi nodot tālāk. Ja tev vēl nav sponsori, mēs silti iesakām uzrunāt kādu pieredzējušāku biedru un lūgt palīdzību. Atceries par anonimitāti. Tās, ko tu redzi šeit, tās, ko dzirdi šeit, tas, lai paliek šeit. Mūsu grāmata ir domāta tikai kā ieteikumi. Mēs saprotam, ka zinām vēl samērā maz. Dievs atklāsies arvien vairāk. Tev, tā arī mums. Katru dienu savas rīta meditācijas laikā jautā viņam, kas tev jādara to labā, kuri vēl ir slimi. Ja savu māju būs savits kārtībā, atbildi nāks. Acīm redzams ir tas, kā tu nevari citiem dot to, kā tev pašam nav. Sēko, lai tavas attiecības ar viņu būtu pareizas, un tad brīnumainas lietas notiks ar tevi un daudziem citiem. Mums tā ir lielā īstenība. Paļaujies uz Dievu, kā tu viņu saproti. Atzīst savus trūkumus viņam un saviem draugiem. Novāc savas pagātnes gruvešus un devīgi dalies savā atradumā un pievienojies mums. Mēs būsim saistīti ar tevi gara sadraudzībā, un tu noteikti sastaps dažus no mums mūsu gājienā pa laimīgā likteņa ceļu. Tikmēr, lai Dievs tevi svētī un pasargā. Šo sapulci mēs parasti noslēdzam ar dvēseles miera lūgsnu. Tie, kur vēlās, var ieslēgt mikrofons un skaitīt kopā. Skaitīsim kopā. Dievs, dod man dvēseles mieru. Pieņem to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Paldies par sapulci. Paldies visiem, kas piedalījās.